Gatavošanās konkursam ir gan emocionāli, gan fiziski smags darbs, un, lai izpildītu visas izcilā krievu režisora Aleksandra Revzina prasības, jaunajiem māksliniekiem jābūt gataviem uz visu. Tiek mainītas dziesmas, pārkrāsoti mati, pāršūti tērpi un pilnīgi kā no jauna iestudēti priekšnesumi. Katru dienu mums ir lielas jautrības sakarā ar dziesmām. Jau kādas 20 esmu jau nodziedājusi. Sākotnēji Liena bija iecerējusi 3. konkursa dienā izpildīt dziesmu deju mūzikas ritmos, taču koncerta organizatoriem dziesma neiepatikās. Viņš teica, ka нам твоя танцовная музыка не нужна. Un šeit vajagot dziedāt skaistas dziesmas. Man likās, ka dziesma, kuru Kendi bija izvēlējusies, īsti neatbilst viņas profesionālajiem līmenim. Kendi saka, ka viņai patīk šis žanrs, tas ir lieliski, bet šajā žanrā var piemeklēt arī labākas dziesmas, un mēs gribam, lai viņi izskatītos krāšņāk un interesantāk. Un es domāju, ka dziesma, ko mēs izvēlēsimies un ko viņi dziedās, pasniegs viņu kā izpildītāju daudz košāk. Pagaidām ir apstiprinājuši tomēr to vienu dziesmu, tā kā otrās dienas, ka varētu, man jau taisa, tā kā Krievkalns taisa pavadījumu dziesmai, kā viņai bija, Ņevērju, ko Igo dziedāja. Fakts par dziesmas maiņu Lieni sagrāva jau 1. konkursa gatavošanās dienā. Tad, kad es dziedāju to latviešu hītu, tad es izdziedāju visas dziesmas, un pie visām dziesmām man pateica, ka slikti. Un vēlreiz slikti. Bet es tā turējos, es reāli turējos, smaidījos, teicu, labi, nākošo, labi, nākošo. Dzienu. Un pēc tam viņš saka, viss slikts, jāmaņa. Aizgāju līdz viesnīcai, iegāju numuriņā, paņēmu mašīnas atslēgas, iekāpu mašīnā un aizbraucu projām. Un tad man apturēja policija. Es raudāju, es teicu, vediet man uz cietumu, es nebiju piesprādzējusies. Saku, man būs attaisnojums vispār, kāpēc es neesmu jaunā Vilnī, es saku, es to Eli neatgriezīšos. Arī dziedātājas ideja par piedejotājiem koncerta režisoram neizraisīja sajūsmu. Viss būs kārtībā, es iziešu, nodziedāšu, savu Latviju pārstāvēšu. Diemžēl par to, ko es visvairāk baidījos, par to, ka man būs jāaiziet tāpat kā visiem, un jāaiziet un jānodzied vienkārši tā dziesma, bez kaut kāda šovu, bez dejas. Tieši tas arī tagad notiek. Satrauktā dziedātāja mums atklāja, ka arī skatuves tērpi nebūšot gluži tādi, kā viņa vēlētos. Tie tērpi šūti konkrētām dziesmām. Rīts ir tālu vēl tērps, kas smuks ir. Viņš ir foršs tādā ziņā, ja viņu kopā taisa ar meitenēm, ar dejotājiem, ar dejām. Ja? Bet, ja man jāiet vienai pašai viņu dziedāt, man neļaus viņu dzied, to tērpu vilkt. Viņš nepiestāvēs vairāk tā, kā viņš varētu piestāvēt ar dejotājiem kopā. Un pat labam tiek piemeklēti jauni tērpi un vizuāli elementi talantīgajai Latvijas pārstāvei. Šodien mērījām tērpus. Viens tērps tā kā vistai, to, paldies Dievam, neakceptēja. Viens tāds mežonīgi rietumi, tāds ar gandrīz kailām krūtīm. Es teicu, ka kaut kas tomēr būs jāizdomā, lai es neietu kailas skatos. To apstiprināju. Bet kā kronis visām radošajām likstām, Kendi mēģinājumos ir palikusi bez balss. Visa diena tiek nosēdēta ļoti karstā betoniskā telpā. Elpot nav ko, balss saites sēžās, parunāt īsti nevar, padziedāt arī nē. Tā mēs visi pamazām paliekam nedaudz slimi. Kaut gan es neatceros, ka man būtu kaut kādas problēmas bijušas kādreiz balss, bet vienkārši svaigs gaiss pārāk maz ir. Taču izcilais krievu režisors Aleksandrs Revzins Kendi atbalstītājus mierina, latviešu dziedātāju atzinīgi uzslavējot. Viņa ir brīnišķīga dziedātāja. Viņai ir savs stils, savs rokraksts, savs mūzikas redzējums un izpratne. Viņa ir ļoti ekspresīva, viņai piemīt skaista balss, viņai ir ļoti nopietni vokālie pamati. Es ļoti ceru, ka viņa patiks skatītājiem. Agnese Rozenbauma, Edgars Jākapsons, Tautas balss.